Valdis nesaprot, kāpēc Leons ir tik drūmā noskaņojumā. Leons sāk izpildīt visas Kitijas kaprīzes. Santu pamatīgi nobaida Vadima uzsūtītie cilvēki. Gunāru pārsteidz tas, ka Leons pusdieno kopā ar Kitiju. Vadims nobīstas, ka viņa cilvēki ir gājuši pārāk tālu. Kitija atzīstas, ka kāzas nav galvenais mērķis, viņa vēlas viesnīcu. Kādas jums ir tās kūciņas? Šokolādes man vajadzēs un otru dodiet jogurta. Zemeņu, jā. Jā, lūdzu, ja nav zemeņu, tad dodiet aveņu. Un tēju arī. Protams, ka numuriņā. Kāpēc tad es jums zvanu, kā jums liekas? Jā, paldies. Nu, ko tu izdomāji? Man ir paša līdz, mēs varam kaut tūlīt iet uz dzimšanas biroju un pieteikt laulību reģistrācijai. Ilgu laiku gan tev vajadzēja, lai izdomātu. Jau katru dienu man bildina. Tu ņirgājies tagad? Ņirgājies droši. Leoni, ja es sagribēšu, tad tu tūlīt aizies, dabūs sadarināšanās gredzenu, milzīgi rožu pušķi un bildinās uz ceļiem man publiski. Varbūt nevelkam laiku. Nākamreiz, kad tu kaut ko saki, tad padomā divreiz, ja? Tiešām Igavaiņam līgavas attiecībām jābūt tik skarbām. Izskatās, ka tev tas pašam ļoti patīk. Nē, es visu gribu nokārtot pēc iespējas ātrāk. Un tad man ir viens nosacījums. Pirms mēs kaut kur dodamies, jā, vai es lūdzu varētu piezvanīt savai meitai un noskaidrot, vai viss ir kārtībā un parunāt ar viņu. Parunāsies pēc tam, kad mēs būsim iesnieguši dokumentus. Nē. Tas ir mans nosacījums. Man ir jāzina, vai ar manu meitu viss ir kārtībā. Citādi es nekur neiešu. Vēl viens solis un mēs paliksim šeit, divi vien. Skatoties, kā aizloga laiks melun, projām skrien. Viss jau notiks tik un tā, vai tu tici, vai ceri, vai nē. Acis pilnas brīnumiem, šodien un tieši te. Izelposim kopā visu, kas sāk. Vai tu tici, vai nē? Zvani Ievai. Nē, es tev jau skaidru un gaišu pateicu, ka es zvanīšu tad, kad mēs būsim pabijuši birojā. Tu laikam nesaproti, ko es tev teicu. Man ir nepieciešams runāt ar meitu. Un tu laikam vēl īsti neesi sapratis, kurš te diktē noteikumus. Es visu ļoti labi saprotu. Saprotu arī mani. Man ir jāpārliecinās, ka mana meita ir dzīva. Pagaidi! Uz kurien tu zvani Ievai? Viņas balsi, ja? Balsi grib dzirdēt, tu tūliņ dzirdēsi, kā viņa brēc. Kā brēc saka... Tu nedarīsi pāri manai meitai. Tad zvanīt man vai nezvanīt viņai? Paņem pasi. Ko tu domā, ka es iešu šādā paskatā? Tas man ir ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē, un man vajag sakārtoties. Tu saliki jau viņas mantas? Nē? Tev varbūt netērē tagad velti laiku un aizēj saliet somu. Un izdomā kārtīgi, kas viņai mēnesis būs vajadzīgs. Ar tām mantām viņai vajadzēs iztikt visu šo laiku. Nē, tikai tad atceries, ka ar to vienu kleitiņu un apakšbiksēm, kas viņai tagad ir mugurā, viņa staigās visu šo mēnesi. Jā. Nu, tu jau biji uz ultrasonografiju? Jā, vēl ne, man vēl nav saukušie.
Tā labi. Es vienkārši gribēju zināt, kas mums puika vai meitene. Rubišķikā. Ko tu šopē? Tu neesi uztrauksies nemaz? Jā. Tev ir vienkārši procedūra. Vienkārši man sastie tur pabraukas ar aparātiņu pa vedoru visu. Jā? Nu, labi. Ar što tu tā uztraucies, a? Nu, nevarēju naktī iemigt. Braucu šeit, gandrīz kaut kā ielika. Tā nāc. Nu, labi, es vienkārši tagad vēl man pamīgā. Es tāpat zinu, kas mums būs. Kā tu zini? Es zinu, vot, tu redzēsi, ultrasonogrāfija to tikai apstiprinās oficiāli. Nu? Mums būs puika. Puika? A kā tu var būt tik droša? Nu, vot tā. Paskaties uz manu vedaru. Vidiš, spīts. A ja būtu apeš, tad būtu meitene. Tu zini? Ja es nezinātu, ka tu stāvokli, es nemaz nepateiktu. Vedars kā vedars. Nu, labi, redzēt, varbūt nevar, bet... Nu, davai. Pamēģini. Nu, jūti. Ko? Nu, kur ir tās kūciņas? Jogurtu kūciņas, Helēna, ko? Nu, tā ka ne jau uz plīts tās jāmeklē. Nu, kūciņas glabājās ledusskapī. It kā es nezinātu, domāju, vienkārši varbūt tu esi jau izņēmusi, jau salikusi kaut kur. Kur ir? Dzirdēji, vai Helēnīte Donāta zina, kas viņiem būs? Silvija teica, ka šajās dienās tam ir jānoskaidrojas. Nu, es katrā ziņā par to vēl neesmu informēts. Nu, bet tad uzpras, nu. Nu, ļoti gribās zināt, ko dieviņš viņiem būs lēms, meitenīt vai puisīt. Nu, zini, Jāgudina un Felsenbacheru ģimenes jau nu gaida tikai un vienīgi puisīt. Nu, redz, tas nav pareizi. Nu, ar ko tā meitenīte sliktāk pa puisīt? Jā, pamēģinu to ieskaidrot abiem topošiem vectētiņiem, jā? Viņiem vajag puisīt, viņiem vajag mantinieku, un nepūt viņiem. Viņi ir vecāži. Tieši tā. Jā. Es skrienu, ja es kaut ko uzzināšu, došu tev ziņu. Skrien. Es neko nejūtu, kaut kas purkšķi. Nu, šeit. Es nejūtu neko. Ai, nu, te ir arī vēl citas man pazīmēs. Nu, kādas? Nu, kā, saka, ja būs puika, tad sieviete kļūst tad skaista. Ka es taču esmu, pravda? Oi, tu man divreiz skaistāk. Biri konfietu. Oi, Ja būs meitene, tad saka, visādas tur pumpas, plēki uz sejas. Nu, man taču nav. Nu, neko nav. Reku kaut kādas pumpiņas. Kur? Uz zoda. Не может быть. Где? Ой, nu tas būs no tās šokolādes. Nu, es visu laiku ēdu, man visi nes, un vot es arī ēdu. Labi, tas iet paņem šo. Lai tā mazāk. Un zini, un man katru dienu man tas ir ļoti prasas, jā? Un es ēdu gandrīz veselu kilogramu, pēc tam visu dienu dzeru ūdeni. Un tas arī uz puiku, tā man sāka. Kur tu šitās gudrības sasmālusies? Nu, kā nāk visu laiku pie manis ciemiņi, vot Zenta, Silvija, например. Un viņam divi bērni, viņas taču zina. Labdien! Labdien. Jūs uz ultrasonogrāfiju ārsts gaida. Jā. Lūdzu. Davai, vot, beidzot noskaidrosies, jā? Tā, ka, nē, tu līdzi nenaksi, tu esi pārāk satraucies, tu mani vēl uztrauksi, jā? Davai, paliec tagad, jā? Labi, es pagaidīšu tagad. Nē, tu nenāc, jā? Всё. Jā. Kāds man kaut ko nav pastāstījis? Man no Šveicera ir jāuzzina, ka tu atkal dzīvo viesnīcā. Čau! Nāc iekšā. Leons taču palūdza tevi izvākties no viesnīcas. Viņš pārdomāja? Viņš pēdējā laikā daudz ko ir pārdomājis. Jā. Un viņš ir izdomājis arī to, ka viņš vēlās mani precēt. Ko? Jā. Līgava. Jā. Nu, tad apsveicu. Paldies. Tad tava dzīve tagad ir pietiekami salda, vai ne? Droši, jā. Tu taču man neflētēji par to precēšanos. Priekš kam? Protams, ka ne.
Kā tev tas izdevās? Izdevās man Leonu savaldzināt. Manā arsenālā arī ir noderēs kaut kas tik efektīvs. Priekš kam tev? Tu taču esi precējusies. Nu jā. Mans vīrs ir vecāks par mani. Bet viņš ir ļoti bagāts. Nu, bet kāpēc viņš ir bagāts? Nu, kāpēc? Viņš ne par ko citu nedomā, kā tikai par savu biznesu. Kā taisīt naudiņu. Gultā viņš ir kā zivs, izdara savu darbiņu un viss. Viņš ir tik skops. Ja mans pirkums pārsniedz 50 latus, man ar viņu jāsaskaņo. Es pat kleitiņu nevaru bez viņa nopirkt. Tas ir pilnīgs murks kaut kāds. Jā. Bet tev ar Leonu viss ir savādāk. Viņš ir jauns, izskatīgs un gultā droši vien viesulis. Nu, līdz gultēm mēs vēl neesam tikuši. Ko? Jums nav bijis seks un jūs taisāties precēties? Klausies, mūsdienās tas arī ir iespējams. Iedomājies, jā. Vajag atrast pareizo piegājienu. Nu. Kāda tā ir? Nu, ir šādi tādi noslēpumi, ar kuriem nedalās. Pat ar draudzenēm? Piedod, jā, bet pat ar draudzenēm. Nu, Ieviņa vēl nav atpakaļ? Nē. Nu, cik ilgi viņa ciemosies pie tās savas draudzenes? Nu, gan jau. Nē, nu, Leon, labi, es zinu, ka tu ļoti mīli savu bērnu, bet nedrīkst bērnam ļaut darīt visu to, ko viņš grib. Viņa jau vakar izciemojās pie draudzenes, pa nakti palikt. Cik ilgi var? Nu, redzi, viņa šobrīd nav pie tās draudzenes. Viņa aizbrauc uz, kā viņa, to radošo nometni. Kādu nometni? Radošo. Kā, bet... Viņa tur būs veselu mēneši, jā. Bet taču vēl veselu nedēļu līdz vasaras brīvlaikam viņai jāmācās. Nu, mazums kā. Krusmēni taču atceries, ka pēdējā nedēļā skolā tur nekas prātīgs nenotiek, visiem vējš galvā. Man liekas, ka tev tas vējš ir galvā. Leon, man izskatās, ka tu man melo, ka tev ausis kust. Nu, beidz, Krusmēni. Lūdzu, pasaki, kur ir Ieviņa? Leon! Nu? Nu, atzīsties man tagad savos melos. Izstāst, lūdzu, visu patiesību, Leon. Labi, es samelojos. Nu, nebija man taisnība. Ievas draudzene brauc uz nometni. Ieva gribēja braukt līdzi. Nu, tāpat draudzene pie kurša viņa palika par nakti. Jā. Sākumā negribēja laist, nu, pēc tam es padomāju, divas meitenes kopā būs jautri. Tāpēc gan ne, lai mācās būt pastāvīgi. Nu, patstāvība tā ir laba lieta. Bet kārtībā ir jābūt skola, ir skola. Ir taču jānomācās līdz galām. Es saprotu, bet nebija izvēles, man viens vai otrs. Nu, bet vai tā tie organizatori nevarēja to nometni atklāt pēc mēneša, pēc nedēļas? Kāpēc tu man tādas lietas prasa? Tā ir radošā nometne mākslinieki. Tādās lietās neiedziļinās. Man liekas, ka viņi neiedziļinās arī ēšanas jautājumos. Varbūt, ka viņi tur staigās badā vispār. Nē, gan būs labi, nestaigās badā. Leon, es tev lūdzu, iedod man to organizatoru telefonu numuru. Es sīk un smalki noskaidrošu. Lūdzu, beidz! Ļauj man sakrāmēties. Man nav laika. Pēc tam es pats piezvanīšu. Labi. Ja jau man palīdzība tev nav vajadzīga. Sveiks! Čau. O, kur tu, Helēna? Aizgāju uz scenogrāfiju. Kā tu nemaz negribēji uzzināt, jums būs puika vai meitene? Nē, es gribēju, es joprojām gribu uzzināt, vienkārši viņi man neņēma līdzi. Jā, tu jau droši vien gaidi, ka būs puika. Tu zini, man vienalga, ka tik vesels. Kā tad, jā? Jagudins jau pa visu pilsētu izbļaustījies, ka būšot mantinieks. Ai, mazāk viņu klausīt. Opa, es atvainojos. Piedod. Jā? Nu, es tagad aizņemts esmu. Es zinu, ka man ir jābūt tur, netieku es tagad. Labi, pagaidi, tūlīt aprunāsimies, es iziešu ārā. Pagaidi drusku. Klausies, pasaka Helēnai, ka man svarīgs zvans no darba vienkārši. Jā, es nodošu, ka ir neatliekams zvans. Jā, labi, neatliekams. Jā, Neatliekams zvans. Jā, es tūlīt būšu. Dikums. Vadīmies īsi. Man vajadzīga tev palīdzība. Kur tu esi? Terese? Es tūlīt būšu.
Nu, ko tad tu te slaisties? Saproti, Miliņ, man tas kuņģītis pirms ēšanas prasa kaut kādu krikumiņu. Lūdzu, ēd to keksu. Paldies. Tas jau noteikti man nebija domāts. Man jau nav kam dot, Betiņa ir prom. Un to bērnu Leons ir aizsūtījis uz kaut kādu nometni. Un tagad sakliedz uz mani. Ko es slikti gribēju pasakt? Ko? Bet viņš jau ar slikti neko negrib. Lai viņš tagad atnāk un lūdz man piedošanu. Līdz tam nebūs nekā, ne pankūks, ne keksa, ne man arī vienreiz šitik tālu. Nu, viņš sakreņķējies. Nu, tāpēc nedrīkst uzvesties neadekvāti. Kāpēc viņš atļautai slepkavnieces meitai klīst pa to viesnīcu? Es nesaprotu, kāpēc viņš izņēma bērniņu no skolas. Bērnam bija vēl vesela nedēļa jāmācās. Nē, viņš aizsūta uz kaut kādu nometni, kur bērnam audzināšot patstāvību. Mildu, varbūt pavēltīt, nu viņš to bērnu varbūt nesūtīja prom. Kāpēc tad? Nu, kaut vai tāpēc, ka ja bērns atrodas šeit un viss tā jēzga, ja, viss tas, ar to Marta slepkavību, ja tas nāk viņam ausīs, bērniņš to saprot. Tu saproti, kas viņam tā pa traumu, ja? Nu, bet tā nevar man tieši pateikt. Acīs nevar man pateikt. Nu, es saprotu, viņš aptaču sanervozēs, viņš bez tam saproti viņu. Nu, viņam tā sieviņa, tāda viņš prātā, viņš viņu mīlēja to Martiņu. Labi, ēd keks. Vai, labi, paldies. Vai, labs, vai ko smeķīgs, paklau, Mildiņ. Nu, vēlāk, ja? Nu, aiznes viņam ar kādu kriksīti, nu. Tad, kad man tā sirds atmaigs, tad es viņam aiznesīšu. Ei, kas jau nocicis? Palīdzēs? Nu, izdarīšu visu, ko varu. Somu redzi? Nu? Jā, šo somu sastāšu vienā lūks numurā. Tā. Pēc tam es no turienes aiziešu. Tā. Pēc tam vajag izsekot cilvēkam, kas atnāk pakaļ somai. Tā. Un ko tu visu laiku teiksi? Tā, tā? Tā, labi, nu. Labi sekot. Atnāks cilvēks pie šīs somas, vajag izsekot, kur viņš aiziet vai kur viņš aizbrauc. Varēs izdarīt? Elementāri. Nu, tad izdari. Nu, jā, kas ir tāja soma? Nē, tu man labāk pastāsti, kā tev izdodās uz šejienu tik bieži izrauties? Jūs taču ar Vadimu gandrīz katru dienu satiekaties. Tev vīram aizdomas nerodās? Ne. Wow, ko tu viņam, kad tu brauc uz šejienu? Neko. Kā? Viņam pietiek ar to, ka es esmu mājās tad, kad viņš ir mājās. Un tā kā viņš mājās ir ļoti reti, man ir ļoti daudz brīva laika. Bet kas notiek, ja viņš atnāk ātrāk par tevi? Es vienmēr varu samaloties. Aizbraucu ar draudzini uz spā. Klausies, tu taču man izlīdzēsi, ja vajadzēs. Protams, jā. Dots pret dot. Nekāda problēma. Nē, bet es īstenībā tomēr tev nesaprotu. Priekš kam tev tas Vadims ir vajadzīgs? Mīļā, ja tu nedaudz iespringtu, tu varētu dabūt normālu džeku, bagātu, brīvu, bez bērniem, un galvenais, ka jaunāku. Tu pat nevari iedomāties, kāds Vadims gultā ir svērs. Ok, tad es saprotu. Leons drīz būs klāt, un es gribētu tajā mirklī būt viena. Baidies konkurences? Nē, Leonam šobrīd ir tāds ļoti nervozs periods, un mēs arī gribam paspēt vēl šodien aizskriet iesniegt dokumentus. Tā kā... Nopietni. Jā, skaties, lai viņš nenoraujas no āķa. Nekādā gadījumā. Sazunāmies. Protams. Mums taču jānosvin tava potenciālā iebraukšana laulības ostā. Obligāti. Labi, tā. Tu labi izskaties. Paldies. Ai, labi. Atā. Čau! Привет. Kur Donat? Kaut kur. Viņam piezvanīja, viņam bija neatliekams zvans. Viņš tūlīt būs apakaļ. Kas noticis? Būs atpakaļ. Un tad aizies pavisam. Kāpēc? Ko tu runā? Tā būs. Kas ir? Kāpēc? Tāpēc, ka man nebūs puika. Man būs meitene. Nu, tad? Nu, ko nu tad?
Es taču vairāk nedzemdešu. Viņi visi grib puiku. Danata papa, mans papa, Danats sam. Un, ja godīgi, es arī gribu puiku. Man vairāk bērnu nebūs. Tu ko tu runā? Tu saproti, ko tu runā? Es domāju, tu drēbes, mantas, nekas īpaši. Nē, es nesaprotu. Kāpēc tev vajag zināt, uz kurieni to summu aiznes? Es tev to nevaru teikt. Ļoņ, ты мне просто vismaz kaut kas man arī jāzina. Tātad tas ir saistīts ar Kitiju. Soma būs Kitijas luks numurā. Numurs 20. А эта медсестричка atkal dzīvo viesnīcā? Jā. Gribi, lai es viņu no šejienes patriekšu? Nekādā gadījumā. Neko tu nedarīsi. Labi. Tev ir jāsako tikai, kur cilvēks aiznes somu. Man ir vajadzīgs zināt adresi. Organizēsi? Organizуем, ну. Передай Серому, что есть работа. В прошлый раз они меня с Сантой здорово подвели. Так вот, у них есть шанс реабилитироваться. Да, отзвони мне. Это... Helēna, paskaties uz mani. Paskaties uz mani. Tev kādreiz Donāts ir teicis, ka viņš tevi pametīs, ja tev nebūs puika? Ir tā teicis? Nu tad ko tu ņemies? Beidz. Sievietēm vispār tas ir raksturīgi. Pašas izdomā problēmu, pēc tam pārdzīvo. Seko līdzi faktiem, nevis emocijām. Helēna. Ты не понимаешь. Es jau arī gribu puiku. Vienkārši es gribu Jagudinem mantinieku. A nafig man ta meitene, nu? Tu apiec, ko tu tagad runā? Oi. Pardon. Oi, prasti, Tu pārspļauj 3 reizes par plecu. Jā. Kas ir ko? Sonogrāfija kaut ko sliktu uzrādīja. Kas ir? Heļ. Somu sakravāju. Ļoti labi. Kad aiznesīsi? Ko tu domā, ka es pati to somu stiepšu? Nē, vai es? Kurš tad? Tā nav tava darība. Es ceru, ka pasīti pēkšņi neaizmirs numurā. Un tad ejam. Varbūt pagaidīs un iedos elkoni? Tas ir obligāti. Jā. Hel, lai arī kas tas būtu, tu nevelc garumā, pasaka, kaut kas ar bērniem. Nu, bez, nu netaču. Klausies, kā tu vari zināt? Tu sonogrāfijā biji? Nu, nav pamata tādam satraukumam. Nu, Helēna. Nu? Man tāda pie ārsta jāiet? Nē, lūdzu, nē. Tu nevainies, ja tu varētu mums atstāt tagad. Protams, nu, Helēna, nu taču pasaka viņam vienreiz un miers. Nu? Nu, es pateikšu, kurš, nu. Labi, līdz citai reizei. Jā, davai. Sveiks, tēt. Un nedomās, vai sievai kaut ko pārmest. Labi, jā. Nu, kas ir ko? Kaut kas ar bērniem? Ar tevi? Nē, nu, viss ir kārtībā ar bērnu. Kas ir? Nekas. Nu? Es vienkārši uztraucos, kad es tagad zinu, kas mums piedzīvs. Puika būs, jā? Hel.
Es esmu tik laimīgs. Tici? Var runāt? Jā, viss kārtībā, šoma pie manis. Labi. Tagad tu mums pateiksi, kur to somu taisies nest? Šodien gaļu kūpināja ar tādu jaunu metodi. Man vienkārši vajadzēja saprast, vai tas vispār ir ēdams. Kā vēl ēdams? Pat pārāk ēdams. Tā labi. Kas ir? Kas ir tev slikti? No šūpuļa izkritīs bērns. Ir tavs ledus augstai